Jaunkodas jums 4. jautājums. Kura no šīm nav svara mērvienība? Variants A – kilograms, variants B – pinte, variants C – mārciņa, variants D – puts. Kilograms droši vien būtu. Es domāju, ka pinte. Un beidzot. Foršas mēs dzirdējām, kā tas skan. Mārtiņ, jūs domājat, ka tā ir pinte? Jā. Kāpēc ne mārciņa, ne puts? Kilograms, saprotu, jūs vienojāties, ka tas nevarētu. Tā ir mārciņa vienkārši ir otrs atzīmējums arī masai, un mēs izslēdzām puķu, tādēļ, ka mums likās, ka tā ir pinte. Mēs vienkārši uzreiz bijām pinte tilpa mērvienība. Ok. Ja jūs aizbraukt uz Britu salām un gribētu iedert kvasu, jūs noliet ielietu pinti. Atbildi ir pareizi. Saldu saldās. Brazīlijā oficiālā valoda ir variants A – spāņu, variants B – angļu, variants C – portugāļu, variants D – franču. Alisa? Mēs zinām, kas ir A variants spāņu. Spāņu. Brazīlijā oficiāla valoda tātad ir spāņu, jūsuprāt. Es pateikšu godīgi, es ar šo jautājumu cīnos līdz šai baltai dienai. Ja tad man viens kāds gudrs vīrs ieskaidroja. Atceries, Brazīlija ir lielākā Dienvidamerikas valsts un vienīgā, kurā runā portugāļu valodā. Pārējās visās valstīs runā spāņu valodā. Lai jums veicas tālāk. Kolibrī? Lidojam? Lidojam. Paisumu un bēgumu izraisa. Variants A – vējš, variants B – mēnesis, variants C – ūdens temperatūra vai variants D – zvaigžņu stāvoklis. Mēs sakam mēnesis. Mēs ļoti gandrīz klausamies. Man ļoti patīk, ka cilvēki strādā grupā. Man ļoti patīk un ļoti bieži var nonākt, pat nezinot pie pareizās atbildes. Man arī jūs neticat, ja? Tas ir mēnesis. Joprojām. Kāds bija jūs variants? Mēnesis. Protams, ka mēnesis ir pareiza atbilde. Labi, rodziņas. Mēs par rodziņām. Sarunās? Parasto pīlādzi mēdz saukt arī par variants A – skabārdi, variants B – pogaļu, variants C – sērmūksli vai variants D – blīksnu. Es neatceros. Tas bija, ja? Tas ir tas C? Jā. Mēs sakām, ka variants C, C variants. C variants. Jā. Jūs man sakat, C variants, pat īsti nezināt, ko tas nozīmē. Jūs minējāt? Sērmūkslis. Sērmūkslis? Laikam. Skābārdas, pogaļa, blīgsne man te palika. Jūs izvēlējāties sarežģītāko, ja? Atbildi ir pareizi. Ļoti labi.